Čau, Aija! Mēs esam tavas grāmatas prezentācijā. Mans pirmais jautājums būtu tāds, vai tu vari īsumā pastāstīt, kāds vispār ir tavs sajūtas šobrīd? Ņemot vērā, kad tas ir tomēr liels notikums, tā ir tava pirmā grāmata. Kā tu jūties? Jūtos es kolosāli. Man ir dzēriens. Es biju pirms mirkli uzpīpēt. Grāmata ir kaut kas tāds, ko es pat varu aptaustīt. Man ļoti, ļoti svarīgi ir tas moments, kad kaut kādi darbi, kas ir iznākuši no kaut kāda ekrāna vai tavu domu sajūtā, pēkšņi ir ieguvuši kaut kādu haptisku formu. Es esmu diezgan priecīga, jā. Vai tu vari mazliet atklāt arī par grāmatas tapšanas procesu? Proti to, ka šīs grāmatas tapšanā ir iesaistīts dizainers Aleksejs Muraško. Kāda bija jūsu sadarbība un kā vispār tu nonāci līdz tam, ka mēs šovakar varam skatīt tavu grāmatu? Tapšana ir vienkārši pilnīgs hais. Tas tā kā lietot kaut kāds diezgan, nevar jau teikt, narkotiskās vielas, tu esi vienkārši tādā baigā draivā. Bet kopumā, kā es esmu nonākusi līdz tam, es nezinu, bet ja es tā sakoncentrējos un safokusējos, es esmu nonākusi līdz Aleksejam caur Ārdi Balču. Un es nezinu, tas ceļš ir kaut kāda tāda serpentīna, un laikam es esmu nonākusi līdz tam, pateicoties pati savai kaut kādai introvertai drosmei, uzrakstot Aleksejam un piedāvājot vienkārši paskatīties uz maniem darbiem un pajautājot tiešā tekstā, vai tev ir lust un vēlme kaut ko ar to iesākt. Tas laikam ir that's simple. Jā. Varbūt tu vari atklāt kādas tādas mazliet tehniskas lietas, proti, kā notikās bilžu atlases, piemēram, process? Tehniskas lietas. Es ļoti daudz savas enerģijas veltu tajā pati veikt bilžu editingu un atlasi. Un, principā tas ir viss, šo tu filmē kaut ko citu arī, ja? Okay. Principā tas ir tas, kā es pati kaut kādu bilžu atlases veikus un piedāvājusi Aleksejam paskatīties, un viņš teica, ok, ņemam. Vai tev ir kāds komentārs par grāmatas nosaukumu? Jā, nav. From gas to solid un atpakaļ. Laikam tā ir tāda, man tāda drošības sajūta tajā, ka tu vari jebkuros agregāta stāvokļos brīvi, freestylā variēt, tev nav, tu neesi iestrēdzis kaut kādā vienā agregāta stāvoklī, tu vari vienā brīdī būt gas, vienā brīdī tu esi solid un atgriezties kaut kādā citā starpstāvoklī. Vienmēr sakot, tu jau saproti, vienkārši freestyles, un tu neesi ierobežots kaut kādā korsetē, un jā, tā ir kaut kāda tāda autonomijas sajūta un kaut kāda sava, varbūt, subjektīvā sajūta, spēka sajūta. Kas tas arī nozīmē, nezinu. Ir ok. Mums šovakar šeit fonā iet fotokvartāla video, kas tika uzņemts jau pirms, ja nemaldos, pāris gadiem. Kas par šo laiku ir mainījies tavā radošajā darbībā? Radošā darbība turpinās, tas ir vienīgais, kas ir mainījies. Viņi konsekventi turpinās, un man vēl joprojām ir prieks pašai ar sevi un ar to, ar ko es nodarbojos. Tas ir, ja tā ir mainīšanās, tad kustība, dinamika, tas ir laikam tas, kas ir klātesošs visu laiku. Mēs skatāmies, ka grāmata ir iznākusi, un tas ir tāds tomēr arī lielā mērā kā rezumējums tavas radošās darbības. Kas tālāk? Oi, Dievs pasaka, kas tālāk. Tālāk, kas nezinu, bet es jūtu, ka tālāk man viss ļoti patīk. Kad es būšu nonākusi līdz tālāk, tad es labprāt gribētu, lai tu vēlreiz man pieaicinātu uz šo interviju vai vēl kādām citām, tad es zināšu vairāk ko pasakīt. Bet tālāk
Nu, Tokija, Ņujorka un pēc tam atpakaļ uz Rīgu. Nu, tā, man liekas, tā es labprāt vēlamo pieņem par esošu, un tad jau redzēsim. Nu, tā. Labi, paldies. Es tieši pajautātu kaut ko arī grāmatas dizaineriem. Labi, pajautāt. Sveiks, Aleksej. Oi, labāk. Vai tu būtu gatavs pastāstīt, kāds bija lielākais izaicinājums šīs grāmatas tapšanā? Lielākais izaicinājums, es domāju, ka bija komunikācijā ar Aju, tāpēc, ka mums lielāka daļa no komunikācijām notika attālināta veidā, un grāmata ir fiziskais produkts, kuru jātaust un jāskatās tur visu un jārunā klātienē. Un otrā lieta, es domāju, ka bija diezgan tāda sapīga. Saprast, kā ir iespējami apstrādāt to fototēla klastu, lai izvarītos no kaut kādam īpaši sāpīgam un kaut kādam tādam kāda drūmam noskaņām. Un tās notika caur tādu apusēju terapiju. Mums ar Aju bija faktiski tādas terapijas sesijas, kur es viņai kaut ko stāstīju, viņa man stāstīja kaut ko pretī. Un caur to mēs kā mierinājām viens otru, gludinājām, slipējām. Un beigās viņa sapratusi pareizi to grāmatas ideju, ka savā ziņā kaleidoskopu. Man ļoti patīk, ka viņa īstenībā pievienoja ļoti foršu tādu ievadu tekstiņu, kurš sastādīts tikai ar 2 teikumiem. Now you will see an army of me. Un šīs ir Aju pulks, starp citu. Šī ir Aju pulks, kurš pastiprināts ar kaut kādiem BMW tankiem un Mercedesiem un ar kaut kādiem dzīvniekiem, kuri nemazāk skaisti par viņu pašu, par viņu pati, viņu pašu. Nav svarīgi. Un kā beigas izrādījās, ka tipogrāfijā notika nepatikamiņš. Kurš beidzas ar to, ka mums bija jāpadrukā grāmatu otru reizi nosākumā. Un mēs to izdarījām, un šis ir liels sasniegums Latvijas neatkarīgu fotografu jomā. Tas ir viss. Paldies par uzmanību. Paldies. Marš apstīties, bet tev tik tumšas. Tur ir baigais stāsts. Kā bija?